Peoniju ziedēšanas laiks sapņu fazendā, tāpat kā noteikti citos dārzos, ir ļoti gaidīts laiks. Tas ir laiks, kad viss dārzs uzzied milzīgiem, skaistiem, krāšņiem ziediem. Parasti tas skaistākais mirklis iekrīt ap Jāņiem, tā tas bija arī sapņu fazendā, tomēr gaidīšana sākās jau agrāk. Un kopumā var teikt, ka viena no pirmajām peonijām uzziedēja jau laikā, kad zied īrisi, tātad jūnija sākumā, kad zied arī skaistās Jāņu rozes vai māja rozes, kad kasteņi krāsojas savām ziedu svecēm, un tā bija peonija, šāda skaista sarkana peonija, kur šķinīt, diemžēl nepateikšu, viena no veco laiku peonijām. Protams, ir arī viena peonija, kas sāka ziedēt jau 10. jūnijā, viena agra peonija, ko gaidīju sapņu fazendā ļoti ilgi. Tā tika iestādīta tikai pagājušajā gadā, kad izdzina 2 stiebriņus bez ziediņiem, un tā ir peonija Coral Charm. Te jūs redzat, kā viņa izskatās, kad sāk vērties. Vēlāk atveroties, ziediņš ir spilgti rozā, un tad izbal līdz pat gandrīz baltam. Bet vēl, protams, agri jau jūnija sākumā uzziedēja rozā peonijas, arī veco laiku peonijas, kur šķirnīti es īsti nevarēšu jums nosaukt, tomēr tās brīnišķīgi smaržo, un sapņu fazendā ir tādas mantotās peonijas, kas ir saaudzētas tādā lielā pudurī no 3 vai 4 krūmiem. Un, kad tās zied, tad viss dārzs smaržo, un gribas tā vien pieiet un baudīt šo brīnišķīgo ziedēšanu. Bet arī manās dobēs 14. jūnijā peonija gaidīšanas svētki turpinājās, un kā pirmā atvērās peonija Peter Brandt, kas šeit aug jau 3. gadu, un šis ir 1. gads, kad es redzu, kā tā zied. Tumši sarkaniem, tādiem lilīgi sarkaniem ziediem, ļoti pildītiem ziediem, kur vidiņā mazliet slēpjas arī dzeltenes putekšņu lapiņas. Vienlaicīgi ar to sāka vērties arī citas, un pirmā bija peonija Avalanche. Balta, ļoti smaržīga peonija, kas ļoti šeit liecis pretī saulītei, tomēr pirmais ziediņš parādījās jau jūnija vidū, un tas bija brīnišķīgs, ļoti pildīts, ļoti smaržīgs, ar dažādām nokrāsām. Balti, krēmbalti, rozīgs zieds. Lūk, bet tagad es jums gribu pastāstīt sīkāk par katru šķirnīti, peoniju šķirnīti, kas aug manā dārzā, izstāstīt tās īpašības, parādīt, kā tā zied tieši pilnbriedā, proti ap Jāņiem. Peonija Peter Brandt apmēram 90 cm sasniegs, kad būs izaugusi. Šobrīd vēl manā dārzā viņa ir diezgan jauna, jo iestādīta tikai pirms 2 gadiem. Ar ļoti skaistiem aviņu krāsas ziediem, pildītiem, un pašā ziedu vidiņā ir arī oranžas putekšņu lapiņas. Ļoti skaista peonija, kas diezgan labi tur savus milzīgos ziedus. Brīnišķīgi šobrīd zied peonija Monsignor Martin Kuhazats, kas arī ir tādā tumši rozā krāsā, bet salīdzinoši ar Peter Brandt gaišāka, un šeit tās oranžās putekšņu lapiņas ir labāk redzamas. Viņas ir katrā ziediņā, viņa ir tāda puspildīta. Viņa ļoti mīl visādas bitītes un kamenītes. Stāv stalti, krūms 70-80 cm augsts. Man šķiet, ka man ir viņš mazliet augstāks jau šobrīd, bet nekad nav jāsien, nekad nav jābalsta, un brīnišķīgi bagātīgi zied katru gadu. Manā dārzā jau 4 gadus šis brīnišķīgais krūms. Pirmā pasaulē dzeltenā peonija, barzēla, visiem labi zinām, bet salīdzinoši jauna šķirnīte, kuru viņas selekcionārs veidoja 10 gadu garumā, lai panāktu šādu ziedu krāsu, izturību, izmēru un krūma tādu uzvedību, jo krūms vienmēr ir ļoti apaļš, vienmēr zied viscauri krūmam, visās pusēs, visos līmeņos,
izbīda arī tādus garākus ziedkārtus, uz kuriem zied, jo šī peonija nav pienziedu peonija, bet gan kokveida un pienziedu peonijas hibrīds. Un šī ir peonija, kurai manā dārzā ir vislielākie ziedi, kādi 25 centimetri, krāsa brīnišķīga, dzeltena, maliņas gaišāk balganas un vidiņš tāds oranžīgi sarkanīgs. Izskatās debešķīgi, smaržo kolosāli, mazliet tāds citrus aromāts valda, kad pienāk pie šīs peonijas. Es esmu ļoti, ļoti priecīga, ka viņu iestādīju un plānoju arī to dalīt, jo hibrīdu peonijas var arī padalīt. Ja pienziedu peonijas var vienā tā pašā vietā augt ilgus gadus, tad hibrīdu peonijas pat īstenībā mīl, ka viņas padala ik pēc kādiem 5 gadiem. Visu peoniju karaliene, Sāra Bernāra, peonija, kas ir daudziem dārzā, brīnišķīgi rozā ziedi, tādi ābeļu rozā, ar tādu mazliet tumši aveņu sarkanu maliņu vidiņā, lapu galiņi gaišāki, bālāki. Šī ir brīnišķīga grieztajām kompozīcijām, apmēram 1 metru augsta, skaista peonija. Nesen es uzzināju, ka šī peonija, kas sauc Sāra Bernāra, īstenībā ir šķirnīte, kas nejauši tā ir nodēvēta, un īstā Sāra Bernāra ir mazliet citā krāsā gaišākā. Un sapcīt, ir viņa dārzā. Jo ilgi es nevarēju saprast, kāpēc 2 Sāras Bernāras var tik atšķirīga krāsa. Šī tad ir tā neīstā Sāra Bernāra. Tur bija kaut kāda problēma ar patentu šķirnītes un notika kaut kāds aptikums tāpēc. Bet ļoti, ļoti skaisti. Un tad vēl ir otra, kur to jums parādīšu. Un te īstā Sāra Bernāra. Gaišāka, tāda sefīrveidīga, ļoti, ļoti skaista. Mana viena no mīļākajām peonijām. Man patīk man tie gaišie tādi toņi, kur ir saskatāms dažādi krāsu nianses. Gan rozā, gan aveņu sarkanu maliņu, gan tāds bēšīgi balts, gan balts. Brīnišķīgi tādi zefīrus atgādinoši ziedi. Katrā ziņā brīnišķīga peonija un viena no manām mīļākajām. Peonija avalanche ir sena franču šķirnīte. Pieni balti ziedi, 1,10 metru augsta. Viņai nepieciešams balsts, jo ziedi ir ļoti smagi, bet ļoti, ļoti skaisti. Ar tādu mazu sārtanu maliņu pie ziediņa. Dažās vietās tāda tā kā aveņkrāsas stīdziņas. Šo peoniju var likt arī vāzē. Viņa brīnišķīgi smaržo, kā visas baltās peonijas. Lielākā daļa peoniju 29. jūnijā jau ir noziedējušas, šobrīd 30 grādu karstums, bet tomēr sagaidījām arī peoniju solange un gribu parādīt to tonīti, ar kādu viņa zied. Ziedi ļoti, ļoti skaisti, pildīti, balgani, bēšīgi, pumpuriņā vēl zaļi, veroties gaišāk. Un atveroties, jau iegūst ļoti, ļoti skaistu toni, kas šobrīd tajā spiltajā saulē ir mazliet bālāks nekā parasti, bet tomēr ļoti, ļoti skaists. Tiešām tāds bēšīgi krēmbalts. Šī peonija ir augsta, apmēram 1 metru augsta. Kaut gan tai vajadzētu būt ap 80 centimetriem. Iestādīt šeit 21. gadā, tātad šobrīd jau 5 gadus vecs krūms un zied pilnvērtīgi, ļoti daudz ar šo ziediņu. Es viņu pabalstīju, jo viņi tiecas ļoti uz saulīti, viss tā uz vienu pusi tie ziedi arī stāv. Un, kā jau iepriekš esmu teikuši, šī ir peonija, ko plānoju pārstādīt. Rudenī tas jādara augustā, ne ātrāk, jo tad viņi vislabāk ieaugsies. Protams, ka to arī parādīšu sapņu fazēnas video.
Pārstādīšu to jaunajā čēla dobē, jo šeit viņa auga pārāk tuvu rozē. Pavisam blakus. Pārstādot skatīšos, varbūt viņu vienkārši dalīšu, pusīti pārstādīšu tālāk no rozes, otru pusi citā dobē. Brīnišķīga peonija, kas vienmēr man ir bijusi starp mīļākajām sapņu fazēnas peonijām. Tātad pēc ziedēšanas, protams, apgriežu visas peonijas, atstājot lapas, cik vien tas ir iespējams. Griezīšu visu noziedējušo virs pirmās tādas skaistās lapiņas, var griezt pat tuvāk, lai kopumā skats tātad būtu skaistāks, lai nebūtu šādu te kaut kādu atstātu tukšu kātu. Un griežot jūs varat kā kuru ziediņu griezt augstāk, zemāk, principā veidot tā, lai paliek tāds kupls zaļš krūmiņš. Tā kā šī man ir vismazākā no visām peonijām, tad arī tūdaļ viņu kopā apgriezīsim un jūs redzēsiet, kas tad paliks. Tātad griežam virs tādas kuplākas lapiņas, un kad viss ir apgriezts, vēl varam pielabot, lai tad tas krūmiņš ir tāds skaists, kupls un zaļš. Arī balstus nu jau var noņemt, jo tie vairs nav vajadzīgi. Nokratu visas tās nobirušās ziedlapiņas, jo, ja tās atstās un uznāks lietus, tad rezultātā peonija var sākt bojāties. Lapas paliek netik smuks. Redzēt, un tas ir tas, kas paliek. Pilnīgi sakopts, zaļš lapu krūmiņš. Tūdaļ izdarīšu šo pašu ar pārējām noziedējušām peonijām. Vēl viena lieta, runāt par griešanu, noteikti ņemt vērā, ka ir peonijas, kam ir vairāk kā viens pumpuris, katrs zied kādu galā, kā šeit. Tad griežam nost tikai noziedējušo, atstājot to mazo, kas vēl ir ļoti skaists un zied. Tad faktiski sanāks, ka jūs paildzināsiet peoniju ziedēšanu. Ir arī tāds uzskats, ka var griezt ārā tos mazos pumpurus, jau tik līdz viņi parādās, jo tad atlikušie ziedi būs lielāki. Es tā nekad nedaru. Atstāju visus šos te mazos pumpuriņus, jo nogriežot tikai veco ziediņu, mazais vēl uzziedēs, un peonija mums priecēs ilgāk. Lūk, tā izskatās apgriezts Monsignora Martina de Kuhazats. Diezgan daudz mazo pumpuriņu, kas vēl uzziedēs ar maziem šādiem te jaukiem ziediņiem. Lūk, un tā izskatās visas peonijas, kad ir apgriezti noziedējušie ziedi. Tomēr šķita, ka viss tiks nogriezts, bet ir palikuši gan mazie pumpuriņi, gan arī tādi, kas vēl tikai ziedēs. Un, protams, arī lielie ziedi peonijai Solange. Apkārt izskatās kā karlaukā, bet to visu savācot, atkal dobīte būs sakopta un skaista. Un atvērsies vieta, lai ziedētu rozes, par kuru dēļumu arī mēs kopā priecāsimies. Bet pēc tam nāks hortenziju laiks. Tāpēc, lai arī ir skumīgi, ka šis te īsais peoniju ziedēšanas mirklis ir pagājis, jāpriecājas par to, kas dārzā aug un zied un kā dārzs mainās. Tāpēc būsim pacietīgi un gaidīsim nākamo gadu, kad atkal varēsim baudīt peoniju skaistumu.